Rīgas plānošanas reģions ir saskaņojis Ogres autobusu braukšanas maksas tarifus Ogres pilsētas autobusu maršrutos. No šā gada 1. augusta braukšanas maksa būs 35 centīmi, līdzinējo 30 centīmu vietā. Panākt arī vienošanās par maršrutu tīklu optimizāciju. Pilsētas teritorijā neslēgs nevienu, ņemot vērā, ka paaugstinās tarifs. Tā kā pilsēta, kas neskars, bet tur dažs lauku reizes slēgs. Līdz novembrim Ogres autobus turpinās nodrošināt pakalpojumus pēc saskaņotā plāna. Tomēr Rīgas plānošanas reģions neizslēdz iespēju, ka šogad vēl izmaiņas varētu notikt. Šīs te vēl tā kā nav gala variants, jo varētu būt nevis uz tarifiem, bet vēl uzreiz samazināšanu. Bet šobrīd tieši konkrēti, ko samazināsim, to grūti vēl pateikt, jo tāpēc, ka gribam redzēt, kādi būs pārvadātājiem izdevumi, tagad saistībā ar to, ka un ieņēmums saistībā ar to, ka palielinās tarifs un samazinās jau tagad tie reisi, ko esam plānojuši slēgt. Aktuāls jautājums arī par biļešu cenu pensionāriem. Kā informē Ogres autobusu pārstāvji, senioriem līdz šim viena brauciena maksa bija 25 centīmi. Starpību 5 centīmus sedza Ogres novada pašvaldība. Šobrīd notiek finansu analīze, lai noskaidrotu, vai novada pašvaldība spēs sekt arī cenu pieaugumu, kas būs pēc 1. augusta. Zanda Tereško, Ogres televīzija.